Labvakar! Labvakar Latvijā! Labvakar visiem tiem, kas šovakar atnāksiet klātienē meditēt kopā ar mani. Labrīt, labdien visiem tiem, kas skatīsies šo meditāciju ierakstā. Vai arī tu skatīsies vēlreiz atkārtoti ierakstā. Jo kā jau es to esmu teikusi grupas noteikumos, un es arī ļoti rekomendēju, ka tu meditē vairāk nekā vienu reizi katru konkrēto meditāciju. Ir tīpaši, ja tu sajūti, ka tev tā patīk, tev tā palīdz, tu vari atslābināties, tu vari nomierināties. Labvakar, labvakar! Redzu, ka jūs pamazām sanākat. Man ir tiešām ļoti liels prieks, ka manam aicinājumam meditēt atsaucās diezgan liels skaits cilvēku, kas nozīmē, ka pat ja tu nekad neesi meditējis, tev par to ir interese. Vai ja tu esi meditējis, tad tu gribi meditēt kopā ar mani. Pirms mēs reāli ķersimies klāt meditāciju procesam, meditācijai, kas paredzēta šovakar, es gribu ar jums mazliet parunāties, mazliet pastāstīt tādas organizatorās lietas, lai šīs 10 nedēļas mums kopā aizritētu maksimāli vērtīgi priekš tevis, priekš tavas izaugsmes, priekš tava miera, dziedināšanas procesiem, iekšējas sakārtošanās procesiem. Tātad, tā kā mums ir 10 nedēļas laika priekšā, un daudzi no jums, manuprāt, grupā ir tādi, kas nav ar lielu meditēšanas pieredzi vai pat ir iesācēji. Būtu jauki, ja tu ierakstītu komentārā, vai tev nav nemaz meditēšanas pieredze, ir nedaudz, vai tu meditē regulāri. Tad es varēšu labāk pāris dienu laikā, kad visi grupas biedri būs noskatījušies, iekomentējuši, redzēt, kāda ir tā situācija kopējā. Bet tomēr šodienai es esmu iedomājusies, ka mēs sāksim ar diezgan tādu vienkāršu saskaņošanos ar sevi, mierielaišanu sevī. Jo vispār runājot par meditācijām ir tā, ka to veidu, kā var meditēt, ir daudz. Tu noteikti esi dzirdējis, ir klusuma meditācijas, kad tiešām tu proti pats bez ārējas palīdzības, sēžot absolūtā mierā, saskaņoties ar sevi, ielaist mieru sevī, apturēt skrienošās, auļojošās domas un varbūt pat stundām ilgstoši uzturēties šī miera, iekšējā miera stāvoklī. Bet es teiktu, ka tā ir diezgan augsta pilotāža. Ne katrs mēs ir tīpaši sākumā to varam. Un manas meditācijas ir atšķirīgas ar to, ka tās ir ne tikai balss vadītas meditācijas, bet šīs meditācijas ir pat mazliet vairāk nekā tikai ielaižam sevī mieru un harmoniju, bet tās ir dziedinošas. Tā kā jau pa šiem gadiem, kopš es pati eju pašattīstības ceļu un garīgās izaugsmes ceļu, es varu pavisam droši teikt, ka es šī pasaulē esmu ienākusi kā dziedinātājs. Es varu strādāt gan individuāli, gan grupās, un man ir ļoti, varētu teikt, svarīgi, vitāli svarīgi, ja es varu tev palīdzēt dziedināt kādu aspektu. Jo, lai arī 20. 21. gadsimts ir tradicionālās medicīnas uzvaras gājiens, un arī man pašai ir ārsta grāds, mana iekšējā sajūta, un varētu pat teikt tāds pasaules uzskats ir, ka viss sākās tevī,
Gan tavs miers, gan tavs nemiers, gan tava slimība, gan tava veselība. Un tāpēc palīdzēt cilvēkiem atrast savu iekšējā spēka punktu, iekšējā miera punktu, iekšējās veselības, varētu pat teikt tādas, iekšējās pārliecības, ka es pats esmu visums, es pats esmu viss, es pats sev varu palīdzēt vislabākā iespējamā veidā. Un tāpēc šīs dziedinošās meditācijas ir tāds labs palīgs tev parādīt, ka vienkārši meditējot, vienkārši noskaņojoties, vienkārši palīdzot sev ar domu, ar enerģiju virzīšanas tādu vektoru sevī, ka tu vari sevi dziedināt pats. Lai cik tas neizklausītos varbūt skaļi, un kā tad tā, priekš kam tad visi pārējie cilvēki. Tas ir plašs, liels jautājums ne šodienai. Ja tev interesē, tad mēs varam citā reizē par to parunāties. Bet šodienai es tikai gribu teikt, ka šī vadītās meditācijas kopā ar mani ir ar šo dziedināšanas komponenti, jo katrā reizē, kad tu saskaņojies ar sevi vai ar nākamo nedēļu sākot, katra no meditācijām būs ar kādu tādu virsmērķi dziedinošu. Mēs virzīsimies kaut kur, mēs atradīsim kaut ko un mēs to dziedināsim. Ja? Tad vienkārši es domāju, ka pēc šīm 10 nedēļām kopā tu spēsi paskatīties pats uz sevi, uz savām sajūtām, uz savām norisēm, uz sevi pasaulē, mazliet citām acīm, mazliet no cita skatu punkta, un tas jau ir daudz. Vēl par organizatorisko pusi, tātad, kā jau es esmu izsludinājusi, meditācijas būs katru otrdienas vakaru pēc Latvijas laika 8, jeb 20. Man būtu ļoti svarīgi, ja tu aizpildi pieteikumu anketu, jo daudzi no jums nav aizpildījuši anketas, bet saņēma apstiprinājumu caur manu Facebook ierakstu. Un es arī apstiprināju jūs grupā, bet man ir svarīgi saņemt jūsu ēpastus. Kāpēc? Tāpēc, ka ja atceraties pirms 2 vai 3 nedēļām, kad nestrādāja Facebooks un Messengers un Whatsapps, tad faktiski ēpasti un citas platformas bija vienīgais veids, kā var sazināties. Un tāpēc man ir ļoti, ļoti liels lūgums atrodi pieteikuma anketu. Es viņu varu arī ielikt linkā zem šīs meditācijas pēc tam. Bet lūdzu aizpildi to, lai man ir par tevi informācija, lai gadījumā, ja tas ir nepieciešams, es varu ar tevi sazināties ar ēpasta palīdzību. Grupā no pagājuša, tā man raksta viena meitene, ka neatrod grupu. Tad man ir no pagājušā gada šeit grupā jau 2 tādi tulkotie raksti, kur es esmu pielikusi klāt savu informāciju, savu pieredzi, jo parasti cilvēki, kad sāk meditēt, viņi saskarās ar vairākām situācijām. Visbiežāk ir ievada fāzē ļoti ir žāvāšanās refleks. Vai tas ir labi, vai tas ir pareizi. Es tagad tātad gari to nestāstīšu, jo par to ir raksts. Daudzi aizmieg, tad ir, ja mēs tiešām ejam dziedinošā meditācijā, var gadīties, ka būs asaras, var gadīties, ka tiešām gribās raudāt vai asaras tek pašas no sevis. Šodien būs ļoti mierīga meditācija. Varbūt nākamreiz, kad mēs iesim reāli jau dziedinošākos procesos, tad es pirms meditācijas sākuma par to pastāstīšu vairāk. Un vēl kas ir, tad, kad meditācija beidzās,
ir tāda sajūta, nereti, ka tu esi tāds tā kā mazliet gaisā pakārts, tāds nesazemēts, tāds, kā saka, pa gaisu. Nevari tā kā sakopot domas, nevari tā kā sazemēties. Un tāpēc es teikšu, ka ir ļoti jauki, ka jums šī meditācija tiešraidē pēc Latvijas laika ir vakarā, kas nozīmē, ka tu vari vienkārši ieiet siltā dušā, iedzert siltu tēju un doties pie miera. Vai nu uzreiz aizmigt, vai vienkārši pabūt gultā, pabūt ar savām domām. Es ļoti rekomendēju iesākt šodien tev vest tādu kā nelielu kladīti, kur tu pieraksti savas sajūtas, kur tu pieraksti to, kas tev ir atnācis meditācijas laikā. Jo kāds ir meditācijas mērķis? Mēs nomierinam prātu, bet reāli, fizioloģiski, ja tā var teikt, kas notiek? Notiek tas, ka tavas smadzenes ieiet tādos smadzeņu viļņos, kuros tās ir atslābuma un dabiskās domu plūsmas, radošuma, dabiskas labas impulsu uztveres stāvoklī. Tas nozīmē, ka nav izslēgts, ka meditācijas laikā pie tevis atnāks kādas domas, risinājums kādai situācijai, kurai tu nomoda stāvoklī nevarēji ieraudzīt risinājumu vai negribēji. Varbūt atnāks kaut kādas jaunas idejas, atbildes uz taviem jautājumiem. Es rekomendēju uzreiz pēc meditācijas tajā kladītē to pierakstīt, jo tām domām, kuras nāk šādā te atslābināto alfa un teta smadzeņu viļņu stāvoklī, varētu arī būt, ka tu pēc brīža viņas aizmirsti. Tā kā no sapņa, kad tu pamosties uzreiz, tu atceries, ko tu sapņoji, bet jau vakarā vai nākamajā dienā tu atceries tikai to sajūtu. Bija kaut kas ļoti, ļoti jauks, es laikam skrēju pa pļavu, bet tieši kāds bija sižets sapnim, tu neatceries. Lūk, līdzīga tā situācija būs arī ar tām domām meditācijas laikā un pēc tam, kad tu uzreiz pēc tam atcerēsies, ļoti labi atcerēsies, varēs to pierakstīt, pārdomāt, bet varbūt nākamajā dienā jau vairs neatcerēsies. Tāpēc tas varētu būt tev tāds vērtīgs arī jautājumu un iekšējo atbilžu laiks, kad tev nav jāmeklē atbildes ārpusē, kad tev nav jāmeklē impulsi, ierosmes ārpusē, lai tu vēl labāk saprastu, ka viss ir tevī pašā, viss ir iekšpusē, un tev vienkārši ir jāļauj sev satikt sevi un šīs atbildes dzirdēt, šīs sajūtas sadzirdēt, pieņemt sevi, ļaut būt sev. Tātad, ko es vēl gribēju jums pastāstīt? Jā, tātad meditācijas būs dažādas, būs arī kādā brīdī laika līnija dziedināšanas meditācija, būs saulgriežu meditācija, jo pati pēdējā reize mums iekrīt otrdienā 21. decembrī. Ja tev pirmajā reizē neizdodas atslābināties, neizdodas darīt visu, sakot līdz tam, ko mana balss saka, neuztraucies, vienkārši esi ar aizvērtām acīm, ja sanāk, vari smaidīt un vienkārši būt manas balss plūsmā. Vienkārši būt, pat ja tu nespēji domās tā atslābināties, lai sekotu līdzi visam tam, ko es teikšu. Tātad katras meditācijas sākumā es pateikšu aizsardzības vārdus, tātad, lai uz meditācijas laiku ienāk tikai 100% dievišķa gaisma. Tā ir obligāta sastāvdaļa katrai meditācijai, jo tad, kad mēs ieejam šajos te atslābušā stāvoklī, atslābuma viļņos, mēs esam ļoti atvērti un viegli pieejami. Un tāpēc, lai mēs varētu savienoties tikai ar 100% dievišķas gaismas plūsmām, es šos vārdus vienmēr pasaku, un arī meditācijas beigās mēs pateiksim paldies sev un visiem tiem gaismas spēkiem,
kuri būs nākuši mums palīdzēt šī vadītā dziedināšanas meditācijā. Nereti es piesaukšu arī tavu augstāko es. Augstākais es esi tu pats, tikai visbiežāk tu viņu nejūti vai izvēlies nejust. Un tavs augstākais es ir ar tevi visu laiku. Tavs augstākais es arī tas, kas ir pavadījis tevi visos tavos notikumos šī un iepriekšējās dzīvēs, un tāpēc viņš par tevi zina visu. Un atvainojos, caur augstāko es tu vari vislabākajā veidā saslēgties ar sevi pašu, ja? Tātad tas ir tāda īpatnība arī, kas noteikti ir jāņem vērā, ka mēs augstāko es ļoti, ļoti centīsimies sajust, un varbūt pat kāda no meditācijām būs speciāli tikai un vienīgi par savienošanos ar augstāko es. Caur mani visticamāk tu sajutīsi, ka plūst uz tevi enerģijas, tādas pozitīvas, glāstošas, maigas, siltas plūsmas. Ja tu esi meditēšanas procesu sākumā un tev nav pieredze, var gadīties, ka tu aizmigsi, bet tā ir tikai tāda tava cilvēciskā sajūta, es aizmiegu. Īstenībā visi procesi notiek, tikai apziņas stāvoklis uz to brīdi ir mazliet pieklusināts, tāpēc tev ir sajūta, ka tu esi aizmedis, jo visbiežāk uz meditācijas beigām tu it kā atmodīsies. Man būtu liels lūgums, ka tu pēc katras meditācijas arī uzraksti zem konkrētā video, kā tev gāja, kā tu juties, ko tu sajūti, ko tu nesajūti, kā tu juties vakarā pēc meditācijas vai nākamajā dienā pēc meditācijas. Man ir ļoti svarīgi dzirdēt, redzēt, sajust jūs visus, jūsu atsauksmes, lai tiešām labāk sajustu mūsu grupas lauku, jo kaut arī šķiet, kad mēs šeit esam daudzi sveši cilvēki sanākuši kopā, nekas nav nejaušība. Mēs šeit esam kopā, lai kopā augtu. Katrs pa savām varbūt, katrs savās lietās, attīstītos savās jomās, bet grupas lauks ir kaut kas tāds, kas ir vienreizējs, unikāls. To veido tieši tie 40, ja nemaldos, 6 cilvēki, kuri šobrīd šeit ir grupā. Un šis grupas lauks palīdz, atbalsta. Ir sajūta, ka tu esi kopā ar saviem domu biedriem. Ir iespēja, ja kāds komentē un saka, man ir tā vai man ir šitā, tu vari uzrakstīt, kā tev bija. Uzrakstīt, ko tu domā par šo situāciju. Ja? Tad grupa ir brīvi pieejama mūsu diskusijām, mūsu komentāriem, lai tiešām šīs 10 nedēļas būtu vērtīgi pavadīts laiks, lai ziemas saulgriežos 21. decembrī tev būtu sajūta, cik labi, ka es izlēmu teikt sev jā un meditāciju grupai jā, un cik labi, ka es atradu laiku, atradu vēlmi un sāku strādāt ar sevi, sāku meditēt, sāku darboties. Vai tev ir kādi jautājumi šobrīd? Varbūt tad ieraksti tos, ja tādi ir. Ja nav, tad mēs iesim meditācijā. Un nevelti es esmu nolikusi šo savu telefonu pret glēzni, tādu ļoti skaistu Itālijas vai kādas citas skaistas vietas lagūnu,
jo es uz meditācijas laiku iziešu no kadra ārā. Kāpēc? Tāpēc, ka meditācijas laikā arī man ir aizvērtas acis, un es šūpojos. Un parasti, ja es meditācijas laikā palieku kadrā, es tik un tā tās beigās esmu izšūpojusies kaut kur no kadra ārā. Tāpēc labāk es uzreiz došos mazliet te maliņā, man ir mikrofons, es ceru, ka visu var labi dzirdēt, ka viss ar to ir kārtībā. Es gribētu kaut vienu komentāru no jums redzēt, jo pilnīgi nevienu komentāru šobrīd neredzu. Vai jūs dzirdat, vai jūs redzat, vai jums ir kādi jautājumi? Neko nevienu pašu neredzu. Tā varētu būt vispār. Un tas ir interesanti. Tā. Es tomēr sagaidīšu, lai es zinu, ka jūs variet. Skaidrs. Nu, prieks redzēt meitenes Līgiņa, tad tu tomēr atradi grupu, man prieks par tevi, jo es sapratu, ka es tev nevarēšu tagad ielaist, esot tiešraidē. Labi, iesim meditācijā. Tad vēlreiz apskaties, vai tev mājās ir aiztaisītas durvis, vai tajā istabā, kur tu atrodies, tev ir cietlogs, nav nekāds caurvējš, suņi, kaķi, citi dzīvnieki, kuri var uzlekt virsū un sabiedēt tevi meditācijas laikā. Vai tas viss ir novērsts, ja? Ja tev ir bērniņi vai ģimenes locekļi, kuri uz tevi gaida, palūdz viņiem, lai viņi tevi netraucē tuvākās aptuveni 20 minūtes. Tātad telefons uz kluso, lai tu dzirdi tikai šo meditāciju, lai tev nav ienākošie zvani, izziņas, ēpasti un tam līdzīgi. Ja tev ir austiņas, protams, liec austiņas, klausies caur tām, jo tad tas arī slāpē apkārtējās citas skaņas, bet galvenais ir tas, lai tev ir sēdēt ērti. Bieži vien es saņemu jautājumu, vai labāk sēdēt vai gulēt. Šeit nav vienas atbildes, cilvēki ir ļoti dažādi. Tiem, kam sāp mugura, atrod tādu pozu, kurā tev šī mugura nesāp. Ja tev vislabāk ir stāvēt, tu vari arī meditēt stāvot. Jo vistrakākais, kas ir, ja tev ir kaut kas, kas tevi novērš tīri fiziskā ķermeņa ziņā, no tā, ka tu varētu atslābināt savas domas, atslābināt savu prātu, ja tev ir augsti, karsti, sāp kaut kas, gribās dzert, gribās uz tualeti, ja? Tad visas šīs lietas, lai novērstu, ja? Tad tas viss ir jāsakārto pirms meditācijas. Tāpēc tagad, ja tu esi ar visu telefonu, klausies, ko es saku, bet šīs lietas vajadzētu nokārtot, lai tu tiešām vari atslābināties un tikai nodoties dziedinošas meditācijas brīnumam, mieriņam, harmonijai. Labi? Paņem sedziņu, jā, ja tev ir iespēja. Visbiežāk meditējam pussēdus, jā, lai ir ērti, lai ir kur galvu atspiest, ja galva nedaudz atslābuma stāvoklī uz aizmuguri vai uz sāniem, lai ir rokas, kur nolikt vai nu tas ir tātad krēsls ar roku balstiem, vai arī tu rokas noliec sev uz augšstilbiem sēžot, jā. Lai viņas kaut kur neatslāpst, nenokrīt ar spēku, un tad arī tas var tevi iztraucēt no būšanas meditācijas procesu plūsmā. Labi, mīļie, ja mēs esam gatavi, tad varam acis ciet. Es iešu ārā no kadra, kā jau es teicu. Tad vēlreiz pārbaudi, ka tu vai nu sēdi, vai nu guli, ērti, mugura taisnā leņķī, tavas pēdas pieskaras pie zemes, ja tas ir iespējams. Sāc dziļi un lēnām
Ieelpot caur degunu un izelpot caur muti. Ieelpo vēlreiz uz mazu mirkli, aiztur elpu un izelpo. Ar katru ieelpu sajūti. Es ieelpoju gaismu un izelpoju visu, kas man traucē šobrīd. Es ieelpoju mīlestību un izelpoju stresu, spriedzi, grūtības. Es ieelpoju mieru, atslābumu un izelpoju visu, kas to traucē. Es sajūtu, kā mans ķermenis atslābst un miers ienāk manī. Es sajūtu savu saikni ar māti zemi. Es sajūtu ar abām kājām uz zemes vai domās stāvot ar abām kājām uz zemes, cik ļoti es esmu savienojies ar šo pasauli, ar planētu Zemi, ar māti Zemi. Es sajūtu, cik ļoti es mīlu šo pasauli. Un šī pasaule mani mīl. Atkal dziļi ieelpo un izelpo. Un tagad es savienojos ar debesīm. Es savienojos ar šo bezgalīgo debesu plūsmu, telpu, ar šo bezgalīgo visumu, kurā ir atrodams it viss, ko vien es varu iedomāties, un arī par ko es pat nenojaušu. Es savienojos ar savu garu, ar savu augstāko es, kurš arī būs pavadonis šī meditācijā. Es sajūtu, kā zelta gaisma no mana augstākā es ieplūst manī caur galvu, caur avotiņu, caur 7. čakru galvas vidū. Šī gaisma ienāk manī un piepilda visu mani no galvas līdz kājām. Es redzu, kā es mirdzu zelta gaismā. Katra mana šūniņa ir piepildīta ar šo zelta gaismu. Tagad domās saki, es lūdzu, lai mans augstākais es ved un vada mani šajā ceļā, šajā meditācijā. Es aicinu būt klātesošus tos spēkus, kuri mani vada manā dvēseles ceļā, šeit uz zemes, kuri man palīdz
Lūdzu savus eņģeļus un sargaņģeļus būt šodien šajā meditācijā kopā ar mani. Es lūdzu būt kontaktā vienīgi ar gaismas būtnēm, ar 100% dievišķu gaismu, un lai visas enerģijas, kuras nav 100% gaisma, uz šīs meditācijas laiku, lai pamet manu un visu klātesošo un visu šajā meditācijā esošo enerģētisko lauku. Es jūtu, kā gaismas spēku enerģijas ienāk manī. Katrai dvēselē ir tās pavadoņi zemes ceļā, skolotāji, kuri tieši šajos uzdevumos un brīžos pavada mani. Tagad iedomājies, ka tu stāvi kādā skaistā vietā dabā. Tā ir tāda vieta, kurā tu jūties droši, kurā tu jūties mierā, harmonijā, kurā tu vari atslābt un būt tu pats. Vietā, kurā tevi nekad neviens nevar iztraucēt. Šī vieta ir tavs noslēpums, tava miera osta. Paskaties apkārt, ko tu redzi. Varbūt tu atrodies pļavā, varbūt mežā, varbūt pie jūras, ezera, upes, kalnu strauta. Varbūt tu redzi augstus kalnus tuvumā vai tālumā. Sajūti šīs vietas īpašo enerģiju. Sajūti šīs vietas beznosacījuma pieņemšanu, beznosacījumu mīlestību pret tevi. Sajūti, kā šī vieta ar šīm absolūtas mīlestības enerģijām piepilda tevi. Tu smaidi, un tu paskaties uz augšu, un tu redzi sauli debesīs. Tā ir tik silta, tik mīloša un pieņemoša. Tu sajūti, kā saules gaisma tagad piepilda visu tavu ķermeni. Un kopā ar saules gaismu tev ienāk miers, mīlestība, absolūta saplūsme pašam ar sevi. Sevis pieņemšana.
paskaties uz sevi tā kā no iekšpuses. Galva, piere, deguns, vaigi. Paskaties uz abām ausīm, muti. Ja kaut kur tu pamanīji spriedzi vai kādus negludumus, izlīdzini to vai palūdz šai gaismas plūsmai, kur ir tevī, lai tā īpaši atnāk šīs vietās un izlīdzina. Pavēro, vai tavs žoklis ir atslābis. Atslābini to. Ej tālāk uz kaklu, pleciem, labā roka, tava kreisā roka. Tur ieplūst gaisma, miers, mīlestība. Ja tu jūti jebko, kas nav miers, izlīdzini to ar šīs mīlestības plūsmas palīdzību, ar gaismu. Atgriezies savos plecos un atslābini arī tos. Tu šobrīd redzi, kā no taviem pleciem nokrīt dienas nastas. Varbūt šī nasta ir krājusies ilgāk nekā vienu dienu, varbūt nedēļu, mēnesi, gadu, varbūt daudzus gadus. Paskaties, kas tā ir par nastu, kas ir uz taviem pleciem, kāpēc tie ir saspringti, kāpēc tie ir uzrauti, kāpēc tie tev neļauj atslābt. Un sajūti, ka tu pats šo nastu kā mugursomu vai plecu lakatu vai nelielu maišeli ap kaklu vienkārši noņem un noliec malā. Noņem, ieliec zelta gaismas bumbā un aizlaid debesīs. Aizlaid projām, augšā. Un tev ienāk atziņa, cik viegli šo nastu bija noņemt, kad es uz to paskatījos, ieraudzīju un sapratu, ka tā man traucē atslābināties, būt mierā pašam ar sevi. Un tagad tu redzi, kā tā nasta zelta gaismas bumbā ir aizlidojusi augstu, tālu debesīs un pazudus tavam acu skatienam. Tās vairāk nav. Tavi pleci ir brīvi. Tu vari brīvi elpot un sajust, ka tagad, kad tavus plecus tā nenospiež, tev pat elpot ir kļuvis vieglāk. Tu vari ievilkt gaisu plaušās līdz pašām to galotnēm pie atslēgas kaula.
Tu vari elpot brīvi, pilnu krūti un sajusties tik jauns, tik dzīvs, tik brīvs, tik mīlēts, tik mīlošs, tik visu varošs, visu gribošs, priecīgs, priecīgs un atslābināts vienlaicīgi, laimīgs. Zelta gaismas plūsma tagad ieplūst tavā krūšu kurvī, piepilda tavas plaušas, sirdi, kuņģi, zarnas, visus orgānus tava vēdera tuvumā. Katrs no tiem saņem zelta gaismas plūsmu, katra šūniņa piepildās ar zelta gaismu. Siltums tavā vēderā, iegurnī. Tagad arī visi iegurņu orgāni piepildās ar zelta gaismu, kā tādu plūsmu, kā zelta miglu, kura apņem, piepilda, nomierina, harmonizē un dziedina. Zelta gaisma turpina savu ceļu uz labo kāju un uz kreiso kāju. Cauri augšstilbiem tā plūst uz leju, apņem tavus ceļgalus, apakšstilbus, papēdī ieplūst un tagad piepilda tavas pēdas. Sajūti, kā tavas pēdas tagad kļūst siltas, līdz pat pirkstu galiņiem. Siltas, maigas, atslāvušas. Iedomājies, ka ar šādām siltām, mīkstām pēdiņām tu turpmāk iesi pa dzīvi. Spērsi katru soli pretī jaunai dienai, pretī cilvēkiem, notikumiem, pretī katram jaunam procesam, pieredzei. Uz mirkli iedomājies, ka visas pasaules cilvēki ar šādām mīlestības pilnām pēdiņām staigā pa šo pasauli, pa planētu Zeme. Pilni mīlestības pret sevi, pret cilvēkiem, pret pasauli, pret māti Zemi. Iedomājies šo laimes sajūtu, kad mēs visi esam viens, kad mēs visi esam katrs pats sev, otram, planētai un pasaulē un visumam.
Vēlreiz izej domās, sajūtās cauri savam ķermenim, un tu redzi, cik tas ir silts, mierīgs, atslābis, brīvs, priecīgs, laimīgs. Ieslēdz šo sajūtu sevī, ieslēdz to savā šūnu atmiņā un zini, ka turpmāk tu šo sajūtu sevī vari atsaukt jebkurā brīdī, kad tev tas ir vajadzīgs. Ka tu vari pateikt sev un savam ķermenim, prātam, palūgt augstākajam es, ja nepieciešams, un ieiet šajā sajūtā ikreiz, kad tev tas ir nepieciešams. Jo tu jau zini, ka laiks ir ilūzija. Ja tu tagad esi šī stāvoklī, tu to vari pārcelt uz jebkuru brīdi, lineārā laikā uz priekšu vai atpakaļ. Bet laiks ir ilūzija, un tāpēc iedomājies, ka tu tāds mierīgs un atslābis turpmāk ej pa savu dzīvi. Tu absolūti uzticies sev. Tu neņem uz saviem pleciem nastas. Ja tādas nāk tavā priekšā, tu apskaties, novērtē to pieredzi, ko tu varētu no tās gūt, bet tu neņem šo nastu uz saviem pleciem. Un turpini ceļu šī siltajā, atslābinātajā, mīlestības pielietajā ķermenī ar siltajām pēdiņām, kuras iet mīlestības ceļus pasaulē. Varbūt tu tagad kaut ko redzi, kur tavs ķermenis ir aizgājis, ko piedzīvo, ko pieredz vai sajūt, ierauga, izbauda. Varbūt tagad tu saņem kādu atbildi uz savu jautājumu, domu, vārdu vai bildīšu veidā, vai jebkādā citā tev pieņemamā un saprotamā veidā. Tepat ir tavs augstākais es, tu vari uzdot jautājumus, ja tev tādi ir. Un dzirdēt atbildes. Sajūti sevi
šī brīnumainās, vieglās esības stāvoklī. Kad esi saņēmis atbildes un ieslēdzis savā ķermeņa atmiņā šo sajūtu, tad saki paldies savam augstākajam es par šo ceļojumu, šīm sajūtām tavā ķermenī, šo pieredzi, varbūt saņemtajām atbildēm uz taviem jautājumiem. Saki domās paldies visiem tiem gaismas spēkiem, kuri tev šodien palīdzēja šajā meditācijā izbaudīt šo ļoti īpašo, vieglo, mierīgo, harmonisko stāvokli, kuri tev ļāva būt plūsmas sajūtām. Pasaki paldies pats sev par to, ka ļāvies šai meditācijai, atradi laiku sev, savam mieram, būšanai šeit un tagad, ceļam uz prieku, uz gandarījumu, uz laimi. Pasaki paldies visam un visiem, kam jūti, ka vēlies pateikt paldies par šodienas meditācijā piedzīvoto. Un kad esi gatavs, sajūti, ka šodienas pieredze ir bijusi tev ļoti vērtīga, bet tagad tu dosies projām, atpakaļ pie sevis, tajā krēslā, tajā istabā, tajā mājā, tajā pilsētā un planētā, uz to dienu un laiku, kur tu šobrīd atrodies. Kad esi gatavs, ievelc dziļi elpu un izelpo, pakustini roku un kāju pirkstus, sajūti elpu krūšu kurvī, pakustini vēderu, galvu, rokas, plecus un sajūti, ka tu esi atpakaļ šeit un tagad. Un meditācija ir beigusies. Un ver acis vaļā. Kā tu jūties? Es ļoti priecāšos, ja tu tagad vai nu padalīsies ar mani un mums visiem šeit komentāros, vai varbūt dosies pie savas kladītes
vai baltas lapas un uzrakstīsi, varbūt uzzīmēsi to, kas tev šobrīd nāk. Atraksti mums, kā tu jūties, labi? Un ja tev ir kādi jautājumi, ierosinājumi, varbūt ir kāds īpašs meditācijas pieprasījums, lūgums, aicinājums, arī to raksti. Jo katras meditācijas sākumā es aptuveni to uzstādījumu saku, par ko šodien būs, bet kas tieši būs meditācijas laikā, tas atnāk tikai pašas meditācijas laikā. Arī man reizēm tas ir pārsteigums, skaists, patīkams, mīļš pārsteigums no augstākiem spēkiem, kuri vienmēr ir ar mums šeit, lai palīdzētu, lai atbalstītu, lai vadītu. It īpaši, ja mēs paši to lūdzam, aicinam viņu palīdzēt, viņus, tad ticiet man, viņi ir klāt uzreiz un ar lielāko prieku un mīlestību to dara. Lai tev skaista nedēļa, tiekamies nākam otrdien šī pašā laikā. Atā!